Sestdien, 26. maijā, pavasaris burtiski svinēja karstās vasaras atnākšanu. Latvijas galvaspilsētas ielas tika ģērbtas svētku tērpā. Bija pienākuši lieli svētki, kuru devīze bija ģimene, Latvijas lepnums un spēks. Svētku programma sākās Vērmanas dārzā, kur viss bija paveikts tā, lai bērni un viņu vecāki justos kā dienas varoņi. Parka aleju piepildīja bērnu balsis, visur skanēja mūzika un acis priecēja svaigās zaļuma un ziedu krāsas. Cilvēki patiesi priecājās par šiem svētkiem, kuri bija veltīti tētiem, mammām, bērniem. Šeit piesaista tas, ka vecāki var pavadīt laiku kopā ar bērniem un piedalīties konkursos, dažādās sacensībās un vienkārši būt kopā. Tieši tā mūsu dzīvēs ļoti pietrūkst. Šeit ir gan latviešu, gan krievu, kā arī ārzemju bērni. Un visi šeit jūtas labi un ērti, jo viss notiek 2 vai pat 3 valodās. Kaut gan droši var teikt, ka notiek visās vajadzīgajās valodās, jo dzirdēju, ka šeit pastaigājas arī daudzi ārzemnieki ar saviem bērniem, un tas ir ļoti labi, jo tiek pārvarēta valodas barjera, un bērni viens otru saprot un nodarbojas ar vienu un to pašu lietu. Svarīgākais mūsu valstī ir būvēt nākotni un darīt visu, lai Latvija plauktu un nenodarbotos ar kaut kādām muļķībām. Bērni ir dārgākais, kas mums ir. Ģimenes vēlas būt kopā, jo cilvēki parasti ir ļoti aizņemti un viens otram velta pārāk maz laika. Esam sajūsmā par pilnīgi visu, jo neko tādu mēs negaidījām. Manuprāt, šādi svētki ir vienkārši nepieciešami, jo īpaši Latvijai. Daudz labu pasākumu, tikai maz vēl tie jaunieši. Bērniem vispār ir maz pasākumu. Un jo vairāk tādi pasākumi tiek rīkoti, jo mazāk laika viņiem atliek, lai darītu muļķības. Interesanti var pastaigāties apkārt, un galvenais jau, ka meitai patīk. Visa šitā negatīvismā apkārtnē, kas ir valdīga dienas, tur komerci un tam līdzīgi, kaut kas šitāds pozitīvs, tas ir vērtīgi. Mēs šajos svētkos bijām arī pagājušajā gadā, tāpēc nolēmām piedalīties arī šogad. Man ļoti patīk šie svētki tāpēc, ka pēdējā laikā Latvijā tiek virzītas kaut kādas netradicionālas idejas. Un ar šo svētku palīdzību Latvija konkrēti parāda, ko mūsu valsts aizstāv un kādas ir patiesās vērtības mūsu valstī. Un par cik Latvijā galvenā vērtība ir ģimene, tad tā ir jātīstās, lai mums būtu tradicionāla, normāla, lieliska, dzīva un vesela ģimene. Lūkojoties uz smaidīgajām sejām un priecīgajiem bērniem, var teikt, ka svētki, kuru rīkošanā iesaistījās daudzas sabiedriskās organizācijas, ir izdevušies. Otrajā dienas pusē svētki vienmērīgi pārvietojās uz Doma laukumu. Pūtēju orķestra pavadībā daudzu tūkstošu krāsainā kolonna virzījās pa pilsētas centru, garām galvenajam valsts piemineklim, Tēvzemei un brīvībai. Sajūsminātie garām gājēji un daudzie turisti atzina, ka skats, kurā kopā dodas tik daudzas ģimenes, ir patiesi neparasts. Un pirmajās rindās gāja cilvēki, pateicoties, kuriem šie svētki vispār notika – Latvijas kristīgo konfesiju vadītāji. Kad kolonna pārkāpa vecpilsētas slieksni, ierībējās orķestri, kuri ar mūzikas skaņām sagaidīja gājienu, kas virzījās uz Doma laukumu. Šeit notika galvenie svētku pasākumi, skanēja sveicienu vārdi, tika apbalvotas ģimenes, uzstājās kori un solisti. Līdz vēlam vakaram laukumā valdīja mūzika un dziesmas. Ar gandarījuma sajūtu par svētkiem runāja kristīgo konfesiju vadītāji, atzīmējot apbrīnojamo prieka un siltuma atmosfēru. No rīta ļoti jauks laiks. Vērmaņa dārzā milzums ļaužu, cik dzirdējās, vecāki bērni. Un tur daudz šķautnaina programma patiesībā gāja cauri. Pēcpusdienā druscīt uztrauca lietus, bet kamēr pārgāja gājiens par Rīgu, un tas bija lielisks gājiens ar orķestri un daudzskaitlīgs, un uz Doma laukumā saule mirds. Tev jābūt
Īstenībā es jutos ļoti labi un biju lepns, ka es esmu šajā vakarā tieši šajā sabiedrībā, kas runā par ģimeni, kas pagodina ģimeni, kas iedvesmo cilvēkus domāt, ne tikai domāt, bet arī rīkoties par ģimeni. Mūsdienās vārds ģimene, ģimenes jēdziens jau vairs nav starp tiem godājumākiem. Ja mēs atceramies pagājušā gadā, masas saziņas līdzekļi pilnībā ignorējušos mūsu svētkus un pasākumu, tāpēc tas nebija acīm redzot interesanti vai nebija politkorekti. Es ceru, ka šogad tas būs citādi, un es ceru, ka ģimenes jēdziens, ģimenes vērtības arvien vairāk cilvēku prāts un sirds sasniegs arī caur šiem mūsu svētkiem. Es gribu atvērt teves logus, kur tavas gaismas piepildīts. Gribu tavu sirdi pazīt, gribu sevi iepazīt. Gribu atvērt teves logus, kur tavas gaismas piepildīts. Pateicības Dievam par atkal vieniem brīnišķīgiem svētkiem. Tie jau notika otro reizi, un es domāju, tā veidojās ļoti laba tradīcija. Un prieks arī dzirdēt, ka tā ir tradīcija, kas sāk notikt arī citviet pasaulē. Jo, kā mēs zinām, Eiropā tiešām ir krīze, kuru var atrisināt tikai stipras ģimenes. Ja mēs dzirdam, ka Beļģijā tad populārākais zēnu vārds ir Muhameds, un Amsterdamā tāpatās, tad mēs saprotam, ka tikai stipras ģimenes ir atbildes uz to, kas ir Eiropas lielākā vajadzība. Es domāju, ka šogad svētki bija ļoti izdevušies, bija ļoti laba mūzika, ļoti laba organizēšana, un ceru, ka tā ir tradīcija, kas varēs turpināties visus turpmākos gadus. Faktiski arvien vairāk un vairāk cilvēki saprot to, ka patiešām ģimene tas ir spēks, ģimene tas ir visu sākums. Un ja mēs mēģinām kaut kādā veidā ģimeni izsvītrot no sabiedrības, mēģinām viņu pārveidot, tādā gadījumā mums nav nekādas nākotnes. Es sevi izjūtu patiesu gandarījumu. Es redzu, ka šī iniciatīva iesakņojas sabiedrības domāšanā. Mums nācās pārvarēt vairākus nopietnus šķēršļus, lai šie svētki vispār notiktu. Pirmais bija finansiālais šķērslis. Īsu brīdi pieminētais jautājums par finansēm patiesībā bija viens no svarīgākajiem. Lai svētki notiktu, bija nepieciešami 10 000 latu. Otrais šķērslis, kur nācās pārvarēt, bija klimatiskie apstākļi, jo šodien bija spēcīgs lietus, kas apdraudēja visu šo svētku norisi. Un ne tikai lietus, bet arī krusa. Un man šķita, ka tas izbiedēs cilvēkus un laukumā beigās neviena nebūs. Un tajā brīdī es sapratu, ka cilvēki ir sajutuši šo svētku patīkamo garšu. Un ja tas ir noticis, tad tas ir uz ilgu laiku. Patiesībā šeit runa nav par vienkāršiem svētkiem, bet gan par vecāku baušļa izpildi, kas saka, tev būs savu tēvu un māti godāt. Vecāku un ģimenes godināšana pēc būtības ir viens bauslis. Un ja šis bauslis tiks pildīts nacionālā līmenī, un tauta godās ģimeni kā tādu, tas ir tēvus, mātes. Ja šeit tiks godināta bērnu dzimšana, es uzskatu, ka godinot ģimeni un novietojot to uz augsta goda un cieņas piedestāla, mēs visi būsim svētīti šajā zemē. Dievs, ģimene un valsts – tie ir jebkuras civilizācijas 3 pamati. To var izdarīt tikai kopā, iesaistot gan baznīcas, gan politiskos spēkus. Tad mums izdosies aizstāvēt laulības un ģimenes institūtu un tā tad arī mūsu nākotni. Kā apstiprinājums visiem šiem vārdiem bija Domu laukumā dziedošo un dejojošo cilvēku prieks, gandarījums un lepnums.